Kā tev liekas, veiksmīgam uzņēmējam ir vajadzīga vispār izglītība? Es teicu, ka izglītība nē, man pašai nav izglītības. Tas, ko es gribēju ļoti izbēgt biznesā, ir tas, ka būs šī sistēma, iegriezīs to riteni, ieguldīs naudiņu, un viss aizies. Bet tie bija lielākie meli, jo tu vienkārši katru dienu celies ar domu, ko citādāk. Ja tu esi laulībā, ja tu esi ģimenē, tad nedalīt sedziņu un neraut. Pat ja viens nav tāds, superpelnītājs vai mājās naudas nesējs, piemēram, ko tu darīt bez viņa? Mēs reizēm nenovērtējam tās vismazākās lietas, ja? Kad Nauris bija vienīgais, kurš teica, tev sanāks. Vienkārši darīt un kaut kam ticēt ir daudz drosmīgāk un grūtāk. Tāpēc, ka vienmēr ir vieglāk pateikt, taču neizdosies, priekš kam. Es agrāk domāju, kad man ir jāgaida, kad mani uzaicinās uz kafiju, kad mani uzaicinās kādus pasākumu, kad tu redzi kādu tīmošanos, tu gaidi, ko tu gaidi? Ja tu gribi, esi pats iniciators. Katrs bagāts cilvēks, katrs, kurš ir kaut ko sasniedzis, viņš saka, ka ir jāsporto. Kāpēc? Dziļais piegājiens. Vispirms es gribētu ātri iesūkt šito mirkli, novērtēt jūs visus, ka jūs esat ieradušies šeit. Es tiešām negaidīju, bet labi, no otras puses gaidīju, esmu ar Elīnu šodien. Tik daudz cilvēkus, un šī mūsu īpašā epizode, mēs pirmo reizi filmējam dzīvē, jā? Un skatīsimies, kā mums izdosies, bet es zinu, ka mums izdosies labi. Un vienalga, ko tu esi dzirdējis. Tu esi dzirdējis par Elīnu. Instagrama, es teiktu, pati diva, lielākais cilvēks Instagramā. Jā, bet ne tikai tas, ne jau tā viena lieta tev definē. Supermāmiņa, uzņēmēja un tam visam pa virsu motivators. Tev ir baigās runas spējas un ļoti liela spēja cilvēkus iededzināt. Tā kā es tev oficiāli, ja varētu kronēt, ja, Latvijas sociālo mēdīju karalieni, es tev uzliku tādu kronīti, bet nepietika budžets. Un ja tev nepietiek budžets citām lietām, kreditstar.lv, jā, un varēs noteikt sev. Jā, man patīk reklāmu iesludināt, jā, kad neviens neko negaida. Nesajūta. Jā, Elīna, man liekas, tāds aplis ir noslēdzies. Gandrīz pirms gada es biju savā pirmajā podcastu parādīšanās epizodē, un tas bija pie tevis. Atceries? Es atceros, jā. Es domāju, tā skaties, ko tas ir. Es atceros. Un tas tā kā ļoti bija tāds spēriens manai karjerai uz augšu, un viss, kas notika pēc tam. Tāpēc pirmkārt, liels paldies tev par to, ka tu devi man auditoriju. Un es varēju būt pirmo reizi sadzirdēts, un tu man iedrošināji runāt par tām lietām, kas man jau pašam likās garlaicīgas un pašsaprotamas, bet tā kā tev es toreiz teicu pa kartupeļiem, un pēc tam viss internets uzzināja, ka kartupeļus drīkst ēst, ja, un kartupeļi ir mūsu labākie draugi, tas man bija kā pierādījums. Tāpēc vēl vienreiz pirmkārt paldies Elīnai, es tev tūlīt ļaušu runāt. Vēl es gribēju pateikt lielu paldies savai komandai, visiem, kas ieradās vēl vienreiz. Rulēsim. Runājot par motivējošām lietām, kas ir varbūt tas, ko tu vēlies pateikt visiem, kas šodien šeit ir ieradušies? Es būšu godīgi, tāda kā motivācija, viņa parādās tikai darot. Un esmu sapratusi, ka es nevarēšu darīt, ja man nebūs disciplīna. Tā kā es vairāk rūpējos par savu disciplīnu. Ikvienam var tā motivācija un tā super iedvesma parādīties ir tikai tā kā jādara. Un no darīšanas tev, kā saka, būs tie augļi, un tie augļi tev iedvesmos vēl vairāk. Un lielākā daļa, es teiktu 95%, viņi gaida šo iedvesmu, bet tie ir lielākie meli, ko tu vari ielikt savā galvā, kad man būs, nebūs. Būs un nākamajā dienā pazudīs. Tā kā rūpējies vairāk par disciplīnu, un tas ir mans trumpis, kā esmu sasniegusi jebkurus soļus, ir vienkārši disciplinēt. Patīk, nepatīk, mīli, nemīli, iemīlēs pa ceļam. Iemīlēs pa ceļam. Ļoti labi. Jā. Kādu, varbūt, te ir ļoti liela auditorija, varbūt kāds ir mīts, ko cilvēki pa tevīm visu laiku atkārto, visbiežāk, bet tas ir pilnīgs absurds. Vērtē mani pēc izskata. Es to ļoti jūtu. Tu izlasīji, kāds būs nākamais jautājums, jo tu pilnībā man padevi piespēli par to izskatu. Par to mēs arī parunāsim, man liekas, pēdējā laikā aktuāla tēma.
mākslīgs skaistums versus dabīgs skaistums. Jā. Kā tev liekas, lietas, kas ir mākslīgas, viņas ir sliktas? Es viņus laikam nekad neesmu vērtējis, labs vai slikts. Ja man patīk, vienkārši ņemu un daru. Un es laikam tam neesmu tik lielu nozīmi nekad piešķīrus kā kāds cits. Man tas vienmēr ir licies, ir svarīgākas lietas, par ko rūpēties un par ko domāt šajā dzīvē. Un tāpēc daudzi man ir to likuši, lai es atbildu auditorijas priekšā, komentēšu, gribēdam man kaut kādā veidā aizskart. Bet man tas vienmēr bijis otršķirīgi. Jā, es par sevi rūpējos, un es rūpējos tā, kā man šķiet skaisti, bet vai tas ir izšķirošais sasniegšais kaut ko, vai nesasniegšu, vai es būšu laba mamma, laba sieva, laba priekšniece? Man liekas, ka nē. Es to daru tā kā priekš sevis, bet ļoti daudzi vienmēr tam liek tā kā numur 1. Jo tas ir pirmais, ko cilvēks ieraug, tas ir kā tu izskaties. Jā, tas ir baigi ironiski ir tas, kad cilvēki ļoti ātri, loģiski tas ir pirmais, ko tu ieraugi, komentēs izskatu, tā ir tā kā mūsu vizītkarte, bet, kā jau tu pati teici, tev tas nav tik svarīgi, tu pati gribi labi justies, vienkārši tas nevienam nedara pāri, bet ļoti bieži šādi komentāri nāk no cilvēkiem, kur paši ir vienkārši nedroši par savu izskatu, un viņi paši redz, ja pirmais, ko viņi tevī pamana, ir izskats, tas jau liecina, ka tā ir viņu prioritāte, nevis tavējā. Bet, jā, ne jau tikai, un izskats jau nav tikai tas ārējais veidols. Pēc izskata, kā jau tu teici, tu rūpējies par sevi, var nolasīt daudzas arī visādas iekšējās īpašības. Pareizi? Nepareizi, precīzi. Precīzi, tagad es ieraugu pretī kaut vai tu man sēdi, tu esi sakčājies, tu esi sakopts, tu nekavē. Ne? Es biju precīzi. Lūli, jā. Tur bija puisīts toltē. Es nevarēju viņu. Un ir jau tas, ko tu, kā saka, saproti par cilvēku, kurš tev stāv pretī. Ja tu redzi viņa muskuļus, piemēram, tu saproti, ka tas ir kaut ko prasījis tam cilvēkam. Tas jau tev liek noprast par to cilvēku. Un tāpēc man vizuālais izskats, es vienkārši visos jautājumos vienmēr vēroju savus sajūtas, savas emocijas. Ja es kaut kur dodos, vai man ir tikšanās svarīgi, mazāk svarīgi cilvēku, es vēroju, kā es jūtos tā cilvēku priekšā. Vai man parādās cieņa pirmajā sekundē, vai es pati vērtēju viņu, un pēc tā es saprotu, kas ir tās lietas, pie kā man ir jāstrādā. Ja? Tā kā, ja mans vizuālais izskats, satiekoties ar cilvēku, liek man sakautrēties un justies neērti, tas nozīmē, man ir pie tā jāstrādā. Viens variants - kačā pašpārliecinātība, ka tev ir ok ar netīriem matiem varbūt un saplēstiem džīnsiem. Otrs variants ir, strādā pie savu vizuālā. Lai tas tā vairāk neatkārtotos. Joprojām atceros, kā es 10 gadus atpakaļ iegāju veikalā. Jā, mēs tikko bijām atbraukuši no Polijas ar preci. Mums mājās nebija ko ēst. Mēs bijām ievēlušies ar netīriem matiem, netīru sporta kostīmu. Es iegāju Rimčikā, jums vajadzēja nopirkt pienu. Un man sāka bildēt. Un es zināju, ka es neizskatos labi, es izstījos drāņķīgi, jo esmu nobraukusi tikko 3 sutkas vienkārši kraviniekā un atbraukusi. Un tajā brīdī es tik ļoti slikti sajūtos, ka es sapratu, ka es to nekad dzīvē vairs negribu. Un nevis tam dēļ, ka es nepieņemu tagad sevi ar netīriem matiem, bet tāpēc, ka es zinu, ka es varu labāk. Pareizi. Es zināju, ka es varu sakopties. Jā, tajā brīdī bija tāds periods, un tā bija mana izvēle, ka turpmāk, pat ejot uz veikalu pakaļ pienam, es būšu skaista. Mājās es būšu skaista. Un tas ir tikai par cieņu pret sevi, kad es neizvērtēju, kad, cilvēkos es būšu sakopta, mājās es būšu kā izdirsta jāņoga. Un man patīk, kad mans vīrietis var ķert kaifu no tā, kā es izskatos arī mājās, un vai tad viņš ir, man, kā saka, 3. vai 10. cilvēks, kuram būtu man jāredz tieši tādu, vai viņš nav pelnījis tomēr redzēt to numur 1 Elīnu. Arī mājās. Jā, pareizi. Visur vienkārši jābūt, redz, tu turi augstu latiņu tagad pret sevis. Jā, ne tikai tas, ka tā ir disciplīna arī šajā jautājumā. Un tas ir izcili. Tas nozīmē, neviens paparacī, nekad nenoķers vairāk sliktu bildi no tevis tagad, jā. Pat, ja noķers, es gribu strādāt pie sevis, kad es tajā jūtos komforti. Pašpārliecināti. Pat savā tajā aitas vestītē, ar kuru es aizstāgāties mežā. Jā. Jā. Es vēl joprojām esmu fascinēts, cik daudz cilvēku te ir. Es domāju, ka neviens neatbrauks. Es teicu, pirmīt 15 cilvēki. Jā. Bišķīt vairāk. Kāds tev ir iespējas pa saldu? Tu esi, man liekas, 2. reizi?
Es esmu bijis saldojis ļoti gaidu, kad beigsies šis podkāsts, lai brauktu ēst kebabu. Ļoti gaidu. Wow, ok. Nu, ir labs ātri es tev pēc tā kebaba vēl nelaidīšu. Es esmu vēl daudz ko Tas ir vienīgais, ko es zinu. Jā, tas ir labs kebabs arī. Jā? Jā. Vēl tepat pie Zigīša, viņam ir centrā arī kafejnīca, arī var aiziet paēst. Nu, tur mēs aiziesim tur, un mēs visur Kaut kur paspēsim. mēs uztaisīsim food kaut kādu challenge kaloriju. Tev taču jāēd vairāk pareizi. Nē. Nē, vairāk nē, ok. Labi. Vispār par motivāciju un par kopā sanākšanu. Kāds ir varbūt tavs padoms kādai meitenei, kas arī skatās uz tevi un domā, ok, es arī gribētu sākt savu karjeru caur sociālajiem mēdījiem. Kā to tagad uzsākt? Tagad, man liekas, ir uzsākt krietni grūtāk nekā tas bija 10 gadus atpakaļ. Bet tas nemaina faktu, ka būs lietas, ar kurām ir jāsaskarās. Un ir ļoti daudz cilvēki, kas šokējās, kad viņi ar to saskarās, ja viņi vaino sevi. Nu, piemērs, ja tu gribi nomest svaru, tev būs veselīgāk jāēd, tev būs jādzer ūdens. Loģiski. Nu, tu neapies sistēmu, vai ne? Tas pats arī ejot sociālos tīklos, tev ir jārēķinās, ka būs komentāri. Ļoti daudz cilvēku ir tā kā šokēti vai nespēj to pārdzīvot tajā brīdī, kad ir komentārs vai vēstule par to, ka kaut kas ar tevi nav gan ok. Bet tie ir lielākie meli, jo tas ir tas, kas nāk līdzi, un vai nu tu ar to samierinies, vai nu nē. Man ļoti patīkās, kā man draudzene, kas ļoti aktīvi filmē dažādu video, liekas, ka ļoti pašpārliecināta meitene, bet arī atnāca pie manis ar šo Elīnu. Man likās, ka man ir viena alga, bet tad, kad es ar to saskāros, man sāka kristies tā mana latiņa, ja man tiešām sāka likties, ka es kaut ko daru ne tā. Es saku, stop. Pagad, tu taču gribēji, vai ne? Tu gribēji savu atpazīstamību, tu gribēji savu slavas stundu, tu gribēji būt sociālos tīklos, tad rēķinies, ka tas nāks līdzi. Jā. Un tas ir tas, jo tu ātrāk to izstrādās un sapratīsi, jo ātrāk tu gūsi panākums, jo tas būs stopers, kas tevi brutāli bremzēs. Jā, jo tu sāksi sevi vainot, bet nē, tāds neiet. Jā, jūs varat iedomāties, ne tu vēl neesi tik atpazīstams kā tu, bet arī es jau sāku saskarties ar to, kad jo tu populārāks paliec, jo tam ir lielāka cena. Un es jau to ikdienā, es, protams, priecājos, tas ir tas, ko es vēlējos, jo es vispār to sāku, lai popularizētu savu sirdslietu, ja? Tātad visus treniņus, savu zālīti un savu komandu. Bet, un tas ir tik dīvaini, ka man pat nodarbojoties tādā nišā, vienalga, es tagad biju 3 dienas Rīgā, un cilvēki nāk klāt un sveicinās un saka par podcastu, kas vispār ir, man prātam, neaptveram. Es domāju, tu tiešām sēdi mājās un skaties, ka es tur runāju stundu. Nē, tas tāds tik ir, tā tad skatās. Jā, un tas liek aizdomāties. Un tas arī uzreiz, ok, Edita, tev viss tev sabiedrībā jāuzvedās ir tikai labi. Tagad ir tikai jāsmaida un jāmaina rociņi. Jā, pat ja nav enerģija, vienkārši tas showtimes, tā poga ir visu laiku ieslēgta vienkārši, un ir jāmučī vairāk. Un es atceros, ko es vēl gribēju piemetināt, ir tas, ka sākumā bija diezgan liels tāds emocionālais nogurums man no tā visa, kad nevis tev ir jātēlo, bet tu jau, ja tas cilvēks tevi satiek, viņš grib redzēt tavu labāko versiju, viņš jau zina tevi no tiem video un no visa pārējā, un uzreiz tāds, ok, man jāsņemās. Tas vienalga pie vienas vietas, ka man sūdīga diena ir, vienkārši jāuzliek tas smaids un jābūt motivējošam. Man ļoti patīk sev nemitīgi atgādināt, ka tā reize, kad tas cilvēks tevi satiks, varbūt būs tā vienīgā un pēdējā reize, kad viņš tevi redzēs dzīvē. Un kādu pēcgaršu tu viņam raisīsi. Līdz ar to tev savs ego, savs nogurums, tu vari, nevari, ir jānoliek malā. Un tas manā dzīvē tas ir regulāri. Nu jā, labi. Pat cik šis ir podkāsts dziļais piegājiens, līdīsim mazliet dziļākās tēmās. Tu esi ļoti veiksmīga uzņēmēja, bet kas ir tev bijusi līdz šim vissāpīgākā kļūda, no kuras tu esi visvairāk mācījusies? Sāpīgākā kļūda un joprojām ir attiecības ar cilvēkiem, jeb ar kolēģiem. Man ļoti līdz šim vienmēr ir sāpējis, kad no manis aiziet. Un aiziet tas, kurš tev visvairāk nozīmē. Tas ir tas, ar kur tu visvairāk pavadi laiku. Kad biju tīneģeru vecumā, tā bija varbūt mana pirmā mīlestība, mazliet viņa jau tālāk.
es sāku aktīvi nodarboties ar biznesu, un, protams, ka tie ir kolēģi, kurus tu pietuvinies, tu nespēji noturēt to robežu, un tad, kad sāka, iet tie cilvēki projām, viens aiz viena, es nemitīgi vainoju sevi, es domāju, ka esmu slikts priekšnieks, kad es nekam nedaru, un tas man bija tāds vissāpīgākais trieciens, un joprojām es to izstrādāju, bet es saprotu, jo vairāk tev šīs situācijas sitīs, jo ātrāk tu pie viņām vienkārši pieradīsi un sapratīsi, ka tā ir arī norma. Ja tu gribi biznesu, tad būs kolēģi, kas nāks, kas ies, maina savu attieksmi vienkārši par to. Jā, jo tas, ko tu teici, tas ļoti rezonē manī. Man patīk vienmēr domāt, ka dzīvē mums nekas vispār nepiedara. Nevajag arī tāpēc cilvēkus turēt pie sevis. Ir jāizbauda tas laiks, kas ir kopā pavadīts. Vienalga, vai tas ir biznesa partneris vai dzīvē partneris. Bet nevajag būt egoistiskam, nevajag skatīties uz visu tikai no savas puses. Un jo būs vieglāk palaist, un jo tu vari vieglāk palaist vaļā, ienāk uzreiz jaunas lietas. Un, es izklausos mazliet pēc Budas, bet tā es vismaz cenšos sev mierināt. Protams, ka ir grūti palaist cilvēkus vaļā. Ja? Kaut kur jau mēs visi esam empāti. Labi, par biznesu. Rokamies tālāk. Kā tev liekas, veiksmīgam uzņēmējam ir vajadzīga vispār izglītība biznesā? Es teiktu, ka izglītība nē. Man pašai nav izglītības. Līdz ar to es nevaru teikt, es uzskatu, ka esmu veiksmīgi uzņēmēji kopā ar vīru. Mums abiem diviem nav izglītības. Tās lietas, kur mēs sākām pēdējā laikā ieguldīt, tas ir vairāk uz mentoringiem, uz tīklošanos, būt sabiedrībā un maksāt par šo sabiedrību, lai būtu starp vēl spēcīgākiem, jaudīgākiem cilvēkiem. Jā, tas īstenībā tas aplis, tie tuvākie cilvēki, kas ir, tas veido nenormāli auglīgu vidi. Jā un nē. Jā. Tāpēc, kad reizēm var būt viena supervērtīga saruna, kas var izmainīt tavu lēmumu un tavu domāšanu uz visu atlikušo dzīvi. Jā. Tev nav obligāti jābūt man 24/7, tev pietiek ar vienu podkāstu, piemēram, ka tu jau krasi maini un vispār rīkojies citādāk. Jā, īstenībā, es nebiju no tādas puses skatījies. Man patīk uzturēties parasti cilvēku vidē, kur ir darbīgi, kur dara, motivē, un tu visu laiku saņem to pozitīvo enerģijas uzlādi, un uzreiz pašam gribās dot daudz vairāk un arī palīdzēt un vispārējais. Un ar to es pirmkārt jau ikdienā saskaros, man ir fantastiski cilvēki apkārt, bet arī man ļoti patīk, kad mēs tikāmies pirms 3 dienas, kādu nedēļu atpakaļ. Cik mēs visi kopā pasēdējām, es tu un Auris. Pusotru stundu vienkārši, un visas tās idejas, un tas, cik daudz kontakti un vispārējais vienkārši, un kā jūs iedrošinājāt mani, labi, jau es varu teikt, Gada plāns jau tev ir saplānots. Gada plāns ir saplānots, būs liels notikums, pa kuru es paziņošu Instagramā pavisam drīz. Elīnai jau. Kas? Kāpēc nevar tagad pateikt? Es neesmu postiņu vēl uzrakstījis. Man ir vēl. Bet mēs varam kopā tagad. Mēs varam uztaisīt postiņu kopā. Es tev iedošu tev savu telefonu. Ir vēl pāris lietiņas, kas man pirms tam jāsakārto, bet tas būs kaut kas. Es jau no paša sākuma tam ticēju, bet jūs arī īstenībā tu zini, ja tu pateiksi to skaļi, tas tiešām piepildīsies, jo tev nebūs iespējas atkāpties vairāk. Es tā ieminējos par savu festivālu un zināju, ka man nav atpakaļceļa. Jā, viss šitas skaitās, šitas bija skaļi pateikts, un vēl būs vēl Instagram posts un viss būs. Man uzreiz radās tā pārliecība, kā arī jūs mani stūmāt pareizā virzienā uzreiz, un visu man tagad liekas, tas ir loži necaurlaidīgs plāns. Tas ir tikai laika jautājums. Jūs vēl iedrošinājāt man to darīt ātrāk un ātrāk. Bezmaz es biju pats nolicis kaut kādu datumu, ka es to gribu oktobrī. Īsti tur pats sev iestāstīju, es būšu nodots. Vakar jau vajadzēja. Jā, un vakar. Nē, vasarā, šajā vasarā. Un tāpēc vēl viens tāds mans novērojums ir baigi svarīgi. Izvēlēties, ar kādiem cilvēkiem mēs pavadām laiku. Mums dārgākais resurs ir mūsu uzmanība, pareizi. Un katram šī uzmanība dod 24 stundas dienā, kā mēs to varam veltīt. Un ir forši, kad tu esi kopā ar cilvēkiem, kad tas kopā pavadītais laiks ir neizniekots. Jautājums. Kā tev ir izdevies apkārt sev radīt tādu bariņu, čupiņu ar draugiem, kolēģiem? Lielākā daļa vai nu ir uzņēmēji, vai vienkārši laimīgs ģimenes, vai forši cilvēki. Tu
tā kā magnēts, man liekas, tāds cilvēks piesūts. Nu, būšu godīgi, man liekas, ka tie ir tikai 7% no manas ikdienas dzīves. Jā? Es lielāko daļu pavadu vienu. Nopietni? Jā. Man Instagramā izstāsta, tavs laiks cilvēki ir apkārt. Kolēģi, jā, pasākumi, notikumi, bet es vairāk cīnos par to laiku sev, it īpaši pēdējā laikā, bet jā, es tieši godīgi ļoti daudz laiks un vienu. Jā. Kā man ir izdevies novākt, es pati tīšu prāt eju un veidoju attiecības. Es agrāk domāju, kad man ir jāgaida, kad mani uzaicinās uz kafiju, kad mani uzaicinās kādus pasākumu, kad tu redzi kādu tīmošanos, tu gaidi, ko tu gaidi? Ja tu gribi, esi pats iniciators. Tāpēc tikko es biju tikties ar draudzenēm, es viņas visas pasaucu. Ja mēs gribēsim uztaisīt tusiņu pilotus, mēs paši visu organizēsim, jo tas trūkums agrāk, kad tevi nekur nesauc, man ir ļoti bieži nekur nesauc. Jā. Es tik ļoti to gribēju, ka es domāju, ok, tu man nesauc savā bariņā, es uztaisīšu savu bariņu. Jā, ar man tas rezonē, jo man arī visi mani tuvākie cilvēki ir kaut kādā veidā man klienti vai kolēģi bez mazai. Pats viņus kaut kā piesūc, uztaisīt to savu bariņu, savu tusiņu. Tieši tā. Tikko nomira dators, bet tas nekas. Man tāpatās tos jautājumus nevajag, es zinu visu no galvas, un man viņi arī ir telefonā. Bet kā jau parasti, es tikai jautājumus rakstu kā tādu uzmetumu, jo, zini, kā sādāk tā ir robotiska saruna, jo tu nezini, kā viņi var iegriezties pareizi. Jā. Vēl vienreiz par biznesiņu. Kurš šobrīd no taviem biznesiem ir vislielākais sāpju bērns? Tas, kurā ir vislielākais čakars, tajā, kurā es strādāju visbiežāk, tas nav bizness, Elindī, tas ir tomēr... Tas ir brands, kurā ir daudz dažādas nišas, un tās nišas, kurās neesmu iekšā, man viņas nesāp. Piemēram, pakošanā man tur ir vadītājs, tur vada Nauris, man tas nesāp. Jā, internetu veikals, tur arī ir vadītājs, man tas nesāp. Vienīgais, kas man sāp, tā ir mēdīju komanda, jo esmu tajā iekšā. Tā kā man nav izglītības, es nezinu, kā veidot sistēmu un struktūru. Visi iet uz čuņiku, kā tu šodien jūti, tā ir. Un man vienmēr bijis jautājums, kā var uztaisīt struktūru radošajā vidē. Jo tie ir storiji, tie ir posti, tie ir rīli. Tur, tu rādi reality dzīvi, kā tu to vari iestudēt, bet es to nekad neesmu varējis nodeliģēt tā pamatā, un tas ir man bijis sāpīgākais, ja es vienkārši kārpos, lai saprastu, kā labāk to darīt. Jā, kaut vai tas vēl piemetināšu par to izglītību. Tu esi labs pierādījums, ka tā nav obligāta lieta, ja mēs runājam tieši par augstāko izglītību biznesā. Ja tu gribi kļūt par ķirurgu, tad būtu labi. Jā, jā. Bet tieši par biznesu, jo kas ir, ja tu ej studēt biznesu, tad tu gribi uztaisīt veiksmīgu biznesu. Jā. Bet ja tu to vari izdarīt bez, tad tā ir vienkārši laika investīcija un naudas. Un kā tu teici, ļoti bieži pat ar saturu, ar visu pārējo, viss jau ir mainīgs un plūstošs visu laiku. Visu laiku ir jāmainās. Jā, un vajag to čuju, vajag to roku turēt uz pulsa, vienkārši saprast, kas notiek. Un man liekas, tas ir lielisks piemērs tam, ka daudz ko var vienkārši apgūt, darot. Jā. Tas, ko es gribēju ļoti izbēgt biznesā, ir tas, ka būs šī sistēma, iegriezīs to riteni, ieguldīs naudiņu, un viss aizies. Kā tur ir naudiņa, taču viņi ieguldīja, vajadzētu jau, ka tur viss notiekās. Bet tie bija lielākie meli, jo tu vienkārši katru dienu cēlies ar domu, ko citādāk. Vakar šitas strādāja, šodien šitas vairs nestrādā. Jā, un tev nāks katru dienu riskēt, un tu saproti, ka tā ir vienkārši mašīna, kur nekad neapstāsies. Taisnība, jā, jo nevar atslābt. Tas ir, kā tu man teici, arī par inerci, jā, mēs pagājušreiz runājām. Man arī tagad ir grūti apstāties. Viss ir iekustējies. Tev nav opcijas vairāk nav opcijas, un tas motivē vēl vairāk. Un pasties tagad no tā, ka mēs ar Robu 2 tumsiņā filmējām pirmo podcastu epizodi, mēs tagad varam bezmaz vai to taisīt kā pasākumu, un sniegt bezmaksas pieredzi cilvēkiem, iespēju satikties ar tevi, un uzdot. Tā kā, es gribēju pateikt, pēc podcastu varēs pie tevis pieiet, ne kaut ko pajautāt cilvēku. Jā, loģiski, tāpēc jau mēs te visi arī esam. Es varu uzdot tev jautājumu. Zini, kā es parasti to viesim jautāju beigās, bet labi ir, sajauc man tāpatās visi jautājumi ciet. Aiziet uzdod. Kāds ir tavs mērķis?
Kāds ir tavs patiesais mērķis tam, ko tu dari? Es gūstu vislielāko pašpiepildījumu, jēgas sajūtu dzīvē tad, ja es kāda cita dzīvē esmu ar plusiņu, jeb pozitīvs vērtējums. Jā. Tas, kad cilvēki, tas ir, to es sapratu tik daudz strādājot ar klientiem un redzot šīs transformācijas, kā tas ietekmē ne tikai to, kā tu izskaties un veselību, bet kā dzīves kvalitāte uzaug. Cilvēki tev vairāk respektēja, darbā labāk iet, attiecībās labāk iet, visur. Un tas uzreiz, jo es pats tam esmu gājis cauri, no tā, ka tu domā par pašnāvību, līdz tam, ka tev, man patīk, kā es izstos, es jūtos ļoti brīvs. Un, ja katram jau tāds cilvēkam tā cīņa ir sava, pareizi, bet to gandarījumu un kā tas izmainīja man dzīvi, un beigās tā aiziešana uz zāli kļuva par manu hobiju, sirdslietu, un tagad tas ir mans biznes, es to pirmkārt nekad nebūtu gaidījis, bet kā tas ietekmēja mani, es zinu, ka katru cilvēku tas ietekmēs savādāk, bet tas dod to plusu sajūtu, jo man ļoti, tāpēc kā man nepatīk seklas sarunas, tāpēc šis ir dziļais piegājiens, man bieži cilvēki jautā, kas jauns? Tad tiešām interesē, tu man nesekoji Instagramā, vai es nezinu, kur galā es sāku. Tev ir 3 stundas laiks, es pastāstīšu. Un tāpēc, gribās, lai tas laiks ir ļoti ierobežots. Tā kā teiciens, tas memento mori, atceries, ka ir jāmirst. Tas uzreiz iedod dzīvē vērtību. Tu gribi kaut ko dabūt ārā no tās. Es baigi, laikam, gari un filozofiski, bet tā es to prātā sev saliku kopā, kas man dod vislielāko to dzinuli, jeb darīt to, ko es daru. Kas ir bijis tavs, kad iepriekš tu esi domājis tā, bet tagad ir pagājis periods, un tu gribi ņemt savus vārdus atpakaļ, jeb vienkārši mainīt, un varbūt pilnībā ir pamainījušās tavas domas kādu lietu? Par kādu tēmu? Jā. Es zinu, kas man ir tāda viena lieta, kuras es laikēju vairākas reizes prom apakaļ. Vienkārši es par kartupeļiem atcerējos, un man tāds, es tik tiešām viņas teicu, ka neēdīšu, bet pēc sarunas ar tevi ir kartupeļus. Visi ēdiens, visi ir, nav tādas, zinu kā, indi veido doza, pareizi. Bet es jau kaut kādā vienā sērijā runāju, man ir tas, kad man ir ļoti grūti sadalīt. Es pēc dabas esmu ļoti atvērts cilvēks. Pirmo reizi tu man satiec uz ielas, es bez mazliet jau izstāstīšu, ko es vispār daru un kāda ir man dzīves jēga. Ja? Bet ir ļoti grūti man vienmēr sabalansēt. Man gribās būt pret visiem ļoti, ļoti atvērtam un pielaist cilvēku sev ļoti, ļoti, ļoti tuvu klāt. Bet tas rada problēmas, un tad es atkal sāku distancēties. Bet tad es redzu, ka varbūt es pa daudz noslēdzos. Un es visu mūžu tā kā pendulums prom apakaļ un nezinu, kur tas balans ir. Es teiktu, ka tā nav problēma, tāpēc, ka tā ir varbūt tieši atslēga, kāpēc cilvēki vispār tevi vēlās attiecības un komunicēt un uzticās tev, jo tu esi atvērts. Es agrāk ļoti vainoju sevi pie tā, ka es par daudz stāstu, pa tuvu pielaižu, un ka man vajadzētu savaldīties varbūt un nebūt tik ļoti atvērtai, kā man tētis arī zvana reizēm. Klaut, tev neliekas, ka tu bišķi pa daudz tajos storijos tur izstāsti. Bet es saku, tētis, tāda esmu. Un kāpēc šo it kā saucamo mīnusu nepārplēst par plusu? Un, es saprotu, ka, ja es tāda esmu, man vienkārši jāpieņem tās sekas, kas būs, ja cilvēks par tevi zinās vairāk. Un tā, kad tu to pieņem, tad tu sāc ar to strādāt. Bet, un tas uzreiz tāds paradoks noliek to, ka tu tiešām rādi tāda, kāda tu esi. Tas ir autentiskums, būt patiesam. Nav gandrīz skaistākas īpašības, bet tāpat tās cilvēki tev pārmet, ka tu esi mākslīgi un fake. Tas iedod konkrētas robežas. Tur uzreiz publika sadalās divās daļās. Kāds, kas šausmīgi ienīst mani tā, ka līdz vēmienam, un tad ir tie, kas ļoti fano, bet viņi ir kvēli mani cilvēki. Un tas, kad es esmu tāda, kāda es esmu, un es nebaidos šo nodalījumu, man arī dod to, ka man ir šie cilvēki, kuriem būs ar mani pa ceļam. Pareizi. Jo visiem tu neizpatiksi, un tas arī nekad nav mērķis. Bet pie tā es gribēju pielikt, tur, kur mūsu kopīgais video bija tas komentārs vienai meitenei. Viņa teica, ka apmēram tā man vienkārši dators ir izlādējies. Es esmu zaudējis jebkādu respektu, tāpēc, kad es uzaicināju tevi uz podcastu, Nelīņu, jo neko no veselības nesaprotu un vispār un kaut kas tāds. Es no tā vispār nekautrējos. Pirmkārt, jā, bet tas ir tā kā, es nezinu, ļoti ātri cilvēki
lec pie lēmumiem, un otrs ir, viņa laikam varbūt nav redzējusi mans epizodes, bet izliekās, ka ir mans fans. Es aicinu dažādus cilvēkus, es jau gribu to auditoriju paplašināt, es gribu parādīt, kādas ir paralēlas sportam, ja, ar jebko citu dzīvē. Pie sporta tēmas mēs arī tūlīt tiksim. Bet, jā, tu pēdējā laikā ļoti vairāk esi pievērsusies savai veselībai. Un kas ir prioritāte? Tas īstenībā tas ir lielākais luksus. Un pastāst, kas tev zālītē visvairāk patīk? Kas man pa skreiceliņš man visvairāk patīk? Garlaicīgi. Tu atnāc uzlasa podziņu un tu vienkārši mauc. Jā, zini, kas tev? Tu pamēģināsi šodien spiešanu guļus, un tas tev iepatiksies, tu redzēsi. Man nav treneru. Uh, Ja? Man vienkārši... Man vienkārši ļoti grūti samanģēt laiku ar treneri. Saprotu, ja? Ja man būtu kāda video klipiņa, kur man tā štangas jāceļ, cik daudz reizes un vispārējais, tas ļoti daudz safilmēt video klipiņus tev aizsūtīt. Jā, es varētu izmantot tavu pakalpojumu kādreiz nopietni. Man patīk, ka es gandrīz katram viesim šo spiežu virsū, jā, ritīgi tāda nekaunīga pašreklāma, bet ir jābūt nekaunīgam. Jā. Un tas jau ir tas galvenais, ko es gribu. Tu zini, es tev aiz muguras un visur aizstāvu ļoti, jo cilvēkiem, patīk vienmēr pieķerties vai pat tavu jauno dzērienu, vai Elīnu tur tādu un tādu. Bet tas, cik mums ir bijušas sarunas, tāpatās kā ne tikai sarunas, bet ko es esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem par tevi, kurus tu pazīsti, ir tikai labas un pozitīvas lietas. Un tev ir viegli kritizēt, tāpēc, ka tu pirmkārt visu laiku sev filmē. Man nav diena bez storijiem. Un nedod Dievs, tu kaut ko kļūdīsies netīšām. Zini kā, tas būtu labs sociālais eksperiments katram pielikt kameru 24 stundas. Un tad redzēt, Gobzems nespētu storijas taisīt, jā, vienkārši kas te vispār notiek. Bet redz, cilvēki izliekās pa svētajiem, tad, ka viņi neko nerāda, jā. Un ir ļoti viegli tāpēc tiesāt. Un tas tikai padara tev, kā jau es teicu, ne tikai par autentisku, bet arī par ļoti drosmīgu cilvēku tā dalīties. Jo visādas tādas lietas, pat kad varbūt tu pārāk personīgi padalies, es domāju, daudziem cilvēkiem tas ļoti, ļoti rezonē. Kaut kas. Tāpatās kā akal kartupeļi, jā. Beigsim runāt par kartupeļiem, man savādāk arī sākas gribēties ēst. Jā. Kas ir varbūt motivējoši kaut kādi vārdi vai kaut kas, kā tu mēģinātu kādu pierunāt sievieti, iet uz zāli, rūpēties par veselību? Kas ir tas āķis, kas tev uzķēra? Atrast iemeslu, kāpēc viņi to grib darīt. Es sapratu, ka man ir jāatrod tā kā deals ar sevi. Un man to bija no sākuma grūti darīt. Pirmais mans motivators bija svars. Es pirmajā reizē gāju, kad es tā nogāju 3 mēnešus, es sapratu, ka plus mīnus mans svars ir tik un tā labs. Es sev patīku, un man zuda tā vēlme iet uz zāli. Tad es sapratu, ka man ir jāmaina savs kāpēc. Jā. Un psiholoģiski es sāku, ejot uz zāli, vērot cilvēkus un uzdot sev jautājumu, nafig es te vispār nāku? Kāpēc? Pirmajā brīdī sāku pirkt ļoti dārgu abonementu, tā lai man tiešām nebūtu iespējas atšķirot. Otrs, ko es pamanīju, kas mani nomotivēja, un tas spēcīgākais, kāpēc, bija tas, kad es ieraudzīju cilvēkus, kas ir bagāti, un to es ieraudzīju Balī. Kad es iegāju zālē, kur viņi maksā 250 eiro par 2 nedēļu abonementu, un es ieraudzīju tos cilvēkus, kādi viņus turien nāk, man uzreiz saslēdzās, kad kaut ko šajā dzīvē es tomēr saprotu, jo kāpēc viņi šeit nāk katru dienu? Tas pat nav vajadzīgs. Bet es ieraudzīju to, ka katrs bagāts cilvēks, katrs, kurš ir kaut ko sasniedzis, viņš saka, ka ir jāsporto. Kāpēc? Un tajā brīdī es sapratu, es arī gribu būt tāds cilvēks, pat ja es vēl neesmu varbūt super bagāta, bet es gribu saprast, kā tas ir, ka tu rūpējies numur 1 par sevi. Un dari to, un vienkārši tā motivācija ir vairāk atrod tik patiesu savu, kāpēc, ka tu negribēsi izlaist nevienu treniņu. Un tavs kāpēc viņš var mainīties. Tagad tu ej daļ disciplīnas, pēc tam tu ej daļ savu vīra, pēc tam tu ej daļ vēderiņa, bet tas var mainīties. Galvenais ir atrast tik spēcīgu, lai tu gribētu to darīt visu dzīvi. Jā, es pilnībā piekrītu. Es arī iepriekš ar Mērkungu runāju podkāstā. Man vienmēr, zin kā, visi ir tikai motivācija un disciplīna, bet tu zini, ka vēl ir trešais nezvērs arī.
Nezinu. Nē, Apsēstība. okay. Jā, tāpēc, kad redzi, motivācija, kā jau daudz saka, ir gaistoša, tāda argumenta arī var pateikt par disciplīnu. Arī disciplīna arī gaista. Disciplīna ir vairāk, kad tu rīkojies, bet ir pretestība, ir tā frikcija. Saproti, tev ir sev jāpiespiež, tev ir jāatrod tas iemesls. Apsēstība nav nekas, tas ir tā, ka tu slīdi vienkārši uz priekšu, tev ir viens mērķis, bet līdz tajā apsēstībai ir jānonāk. Jā. Es arī meklēju to savu, kāpēc iet uz zāli. Kas bija tavs kāpēc? Kas ir tagad tavs kāpēc? Es varu atbildēt, kas bija mans pirmais, kāpēc bija man pamet meitene. Un es gribēju sakačāt lielāks plecs. Vienkārši viņai ļoti plecs patikās. Un, Bet tu sakačāji? kas tas bija? Vai tas nav normāli? Es domāju, vai tu tajā brīdī? Nē, baigi lēna aug viņa. Nepaspēja. Tā kā atstāja viņu pagātnē. Tagad mans, kāpēc es to daru, tā jau ir mana terapija. Es jūtos ļoti slikti, ja es izlaižu treniņu. Tas ir pats svarīgākais manā dienā. Jo tad es jutīšos labi, un ja es jūtos labi, es spēju visu pārējo performēt, un es būšu patīkams apkārtējiem cilvēkiem. Un otra lieta ir tas, ka jau es pildu tā kā piemēra funkciju. Saprotu, cilvēki maksā naudu, lai ar mani trenētos. Jā. Un ko es netrenēšos? Es tikai trenēs, tu tikai rādīs, kas jādara. Jā. Un es gribu vienkārši... varbūt mazliet parunāt par novecošanu. Tas ir arī iemesls. Mēs nevaram apturēt laiku pareizi. Vismaz es vēl nezinu, kā. Ir citreiz mirkļi tādi dzīvē, ka gribētos, lai laiks velkās lēnāk, bet nevaram vēl joprojām. Un vienīgais mehānisms, kas mums ļauj novecot kvalitatīvi, ir muskultūra. Jo vairāk muskuļi, jo stiprāki kauli, jo labāka hormonālā veselība. Es neesmu muskuļot. Man pie tā ir vēl jāstrādā. Jā. Es nerunāju par milzīgu muskuļu masu. Jā. Un es gribu vienkārši kvalitatīvi novecot. Es gribu pavadīt laiku ar saviem mazbērniem. Jā. Es gribu būt sportisks opis. Jā. Es gribu izskatīties labi, jo es esmu redzējis vīriešu 70, 80 gados, kur izskatās ļoti labi. Un tas man nomotivēja. Nevar padoties tam laika ratam. Viņš ar laiku spiedīs tevi vairāk, bet tu vari pretoties. Un tu vari tiešām skaisti novecot. Jo dzīve ir tāda unikāla pieredze, ja? Un ko tu lielāko mūžu daļu būs nekustīgs, tev viss sāpēs. Tu neko nevar piedzīvot. Dzīve no dīvāna jau baigi neko. Es nezinu, kas tur tāds ir. TV3 visu dienu skatīties. Ja? Veselība tas ir number one. Es to piedzīvoju pēdējā gada laikā, kad es vispār sāku pievērsties veselībai. Jo es sapratu, cik maz tu vari izdarīt tajā brīdī, kad tev nejūties labi, ka tev nav enerģijas, ka tev nāk miegs jau 4 pa dienu. It kā tu esi jauns, tu mauc, bet tu tāds slinkajā staigā, ka tu īstenībā nevar pat uzkāpt uz 9. stāvu. Un tajā brīdī es sapratu, cik gan jaudīgāk un vēl spējīgāks būšu biznesā, ja mans ķermenis mani vilks līdzi, nevis otrādi es velku ķermeni. Jā. Un to var, manuprāt, ļoti forši piedzīvot augstējies dabūnu temperatūru, cik tu esi jaudīgs. Vai es vispār man iedod bišķī temperatūru, un es jau guļu? Ja tu saproti, cik īstenībā ir svarīgi būt vienmēr līmenī, un man nav laika slimot, tāpēc visu caur gadu es nedrīkstu nolikties pat uz vienu dienu. Jā. Mīļie cilvēki, mēs varam aplaudēt Elīnai par to, ka viņa beidzot pievērsusies svarzālei. Jā! Aiziet, aplausus Elīnai! Svarzāle nav, bet ir skrējceliņš un presī. Tas nekas par vēl vienu zāles žurku vairāk. Super, ļoti labi. Kā es vienmēr saku, visi ceļi ved uz zāli. Labi, kur vēl tavi ceļi ved? Viņi ved pie jaunā šī te skaistā dzēriena, pareizi. Jau jā. Pastāst, Elīna, ir gaidām kāda jauna garšiņa vai kaut kas? Ir gaidām jauna garša. Tiekamies jau trešdienā ar Cēsu alus, runāt par to, kādi ir bijuši rezultāti, kāda ir vispār bijusi komunikācija ar lielajiem veikaliem, ar tīkliem, un tad sāksim domāt jau par jaunu garšu trešo. Zināms, kas būs sastāvā? Jā, es tev teicu, es tagad tev testēju, vai tu klausies manī? Es neatceros to sarežģīto nosaukumu, bet man ļoti patīk tā ideja. L. Turpini? L.
Elektrolīti. Yeah! Let's go! Man nav viss šajā dzīvē jāzina. Nē, nav. Es tikai pārliecinājos. Nē, labi. Man ļoti patīkās tā tava ideja, bet mēs ļoti sliecamies uz to, ka mēs gribam ar kolagēnu. Ok. Tā kā būs vainu. Tikai vainu? Nu, viens dzēriens, es droši vien domāju. Nu, jā, Gribi vēl vienu? labi. Nē, Iedomājam, pāris štukas būs tāpēc, viss, ka ko tu vēlies. tās divas lietas ir divi dažādi produkti. Jā, tāpēc. bet produktam ir jābūt sievietēm. Sievietēm. Nu, kolagēnu jau vajag arī vīriešiem. Fakts, bet man liekas, vairāk par viņu domā sievietes. Jā, sievietes vispār kā tā uzņem mazāk proteīna. Ja tu pieņemsim uzņem daudz proteīna, tad kolagēna tā... Ūdeni ar proteīnu? Beidz. Tu biznesa Beidz. Tu man gribi pievilināt. Bet jā, vienkārši jo vairāk olbaltumvielas uzņem, jo kolagēna nozīme paliek nedaudz mazāk. Kolagēns arī ir olbaltumviela kā tāda. Bet, protams, stiprina matus, kaulus, visas tās labās lietas. Tā kā jā, interesanti. Vienīgais ar kolagēnu es daudz dzērieni esi pagaršojis. Viņiem ir nevis buljona, tā konsistence klāt. Nu, zini, kāds vispār ir kolagēns dabā? Nu, tas, ko es tagad dzeru, kolagēns, viņš ir nenormāli garšīgs. Viņš nav tāds biezs. Viņš ir biezs. Jā, viņš ir ar ķiršu garšu. Okay. Viņš ir ļoti labs. Nu, es esmu bezgaršīgi dzēris, un tas ir briesmīgs. Vienkārši neiesaku nevienam. Nu jā, tas ir tādā, zini, vielu pārdomās tik un tā. Tas noteikti nebūs lēmums tikai aiz manis, jo šis nav par vienkārši ūdeni ar garšīgu garšu. Tas nebija mūsu mērķis. Jā. Mans mērķis bija radīt kaut ko, ko es varu dzert ārpus kafijas un ārpus ūdens. Bez kalorijām. Pareizi. Un dabūt iekšā. Tas bija mans galvenais uzdevums. Pareizi. Jo cilvēki pat neapzinās, cik īstenībā daudz lielu kalorāžu viņi uzņem no dzērieniem. Tas ir viens no lielākajiem liekā svāra cēloņiem. Jo liekas, ka tas ir. Jā, un tu pat nepēdi. Izmanto kalorijas, lai paēstu. Bet vispār, kāpēc es jautāju nedaudz par ūdeni? Kā tev rodās šitas te, ka tu izdomā, ok, tagad būs kafija, tagad būs ūdens? Es vienmēr uzdodu sev jautājumu, vai es gribēšu to darīt ilgtermiņā. Un otrs, vai tas ir saistīts ar mani. Vai ja pat neviens nepirks, vai nevienam tas nepatiks, es turpināšu to produktu lietot. Ja tas tā nav, tad es uz to neparakstos. Jo es saprotu, ka katru reizi tev ir jāriskē. Ar lieliem daudzumiem, ar lielu ražošanu, lielu atbildību. Un tad es to ražoju tā kā priekš sevis. Un varbūt tas ir slikti. Tāpēc, kad man varbūt vairāk vajadzētu ieklausīties citos cilvēkos, vai ne? Jo man taču jārada produkts priekš cilvēkiem. Līdz tādam uzņēmēja darbības domāšanas tipam es noteikti vēl dadomāšos. Bet numur viens, es cenšos vairāk atspērties pret savām sajūtām, jo ja es pati par to nefanošu, ja man pašai negaršos, es nevarēšu to reklamēt. Es, kad strādāju 10 gadus atpakaļ apģērba veikalā, man tas bija numur viens. Es nespēju neko pārdot, kas man nepatika. Es neesmu tas cilvēks, kurš var iesmērēt kaut ko, jo es varu redzēt, ka melo. Nu, vismaz, kad es meloju, čista to var redzēt. Nē, es laba aktrise, Es esmu laba aktrise, droši vien mēs mākam labas reklāmas filmēt, bet manī var redzēt, ja man nepatīk. Un tāpēc es nepieļauju to. Jā, vispār, man liekas, vispār tas ir daudz labāk arī pašai radīt savu produktu, nevis tikai, Tas cilvēkiem ir vajadzīgs, un tāpēc mēs tagad ražosim baltmaizi, jo visi ēd baltmaizi. Bet, ja es pati neēdu baltmaizi, es zinu, ka man nesanāks. Tu ar deksmu to nereklamēsi. Tu neredzēsi baltmaizi katrā manā storijā. Es tagad skatīšos. Nepiesauc. Jā, baltmaizīti. Bet runājot par pašas produktiem un par sadarbībām, ko es gribēju piemetināt, ir, protams, foršāk pašam savu biznesiņu dzīt, bet tavā ilgajā, garajā portfolio sociālos mēdījos ir droši vien arī pilns ar sadarbībām bijis. Jā, noteikti. Kas varbūt, jo sadarbībām nenāk līdz kaut kāda rokas grāmata, ko darīt, kas un kā. Varbūt pastāsti tiem, kuri tagad arī Instagramā vai citos sociālos mēdījos aug, kā izvēlēties savas reklāmas cenu, jo es esmu šo bieži uzrāvies, ka es paprasu pa maz.
Un tad es citreiz neesmu pietiekami motivēts vispār taisīt to saturu. Kāpēc tu piekrīti sadarbībām? Es vairs nepiekrītu īsti. Zini, kāpēc sākumā piekrītu? Pirmo reizi uzrakstīju, kur ir Vilmārs. Vilmār, tu esi te vēl? Ok, čau, Vilmār. Viņš aiz muguras kaut kur tur ir ar skaistām mūsām vīrietis. Es sēdēju zālītē, un man uzrakst no Iconfit, un tā, zin kā, proteīns, un es eju zālē, un man tāds, pirmā sadarbība, vienalga, ko viņi jautās, jā. Jā, es vienkārši, jā, es kaut vai maksāšu, jā. Un tas bija dīvaini, jo es tieši tajā mirklī runāju par viņu produkciju ar vienu klientu, un vienkārši atnāk tas notifications, es domāju, visi Instagrams klausās. Un es arī negribu būt baigā reklāmas tāfele ar sadarbību, jo mums ir visādas pieredzes bijušas, jā. Un tāpēc es tagad tikai meklēju ilgtermiņu partnerus, un īsti tāds vairāk, nezinu, kur tev 5 eiro uztaisi story, vai mums ļoti daudz sasūtītu produktu par velti. Es vispār par viņiem nestāstu. Man nav iegans vispār to darīt. Kādu cenu likt? Ja tāds ir galvenais jautājums, es jau uzdevu jautājumu, ar ko es īsti plānoju pelnīt. Es plānoju pelnīt ar savu uzņēmumu, ar savu biznesu. Kas cilvēkiem nepatīk reklāmas. Tā kā es piekrītu sadarbībām tikai tajām, kurām, vai viņš piekritīs sadarbību vai nē, es tik un tā iešu un pirkšu. Ja tas produkts ir tik labs. Jā. Agrāk man ārkārtīgi patikās Kosta. Ja viņš man kādreiz piedāvātu sadarbības, vienmēr piekristu, jā. Bet, diemžēl, nepiedāvāja. Bet vienmēr gāju un biju viņa klients. Tādām sadarbībām esmu ar mieru. Jā. Bet tā tīri, tāpēc, ka man piedāvā vai maksā, nē. Nē, vienkārši nē. Tas nav tā vērts, jo tavs cilvēks seko tevis dēļ. Nevienam nepatīk reklāmas. Ir tīpaši, ja tu viņus uztaisi jēli. Jēli tu viņus uztaisi tad, kad tev tas produkts nepatīk. Jā? Tādā veidā tu zaudē statistiku, tu zaudē cilvēku uzticamību. Jo, iedomājies, ir tiešām ļoti daudz man kvēli fani, kas tikai manis dēļ aizies un nopirks, jo viņi man uzticās. Tas nozīmē, ka vienkārši padirs uzticību. To, ko tu esi būvējis gadiem. Elīna ieteica, es nopirku, labi, ir gaumas lietas. Arī. Jā? Bet tomēr to var redzēt tavās acīs, tu melo vai nē. Labi, ka man tumšs acis, man grūtāk nolasīt ir. Parunāsim par tādu lietu kā mīlestība. Ļoti skaista tēma. Un pastāsti, kā tu atkal, zini kā, var kādam padot? Lenda, paldies. Mūsu mīļā Mārtiņa fotogrāfa, ko mēs bez tevis darītu. Mans Instagrams būtu ļoti neglīts bez viņas, tā kā malacīt. Ko es gribēju teikt? Par mīlestību. Jā, es aizmirsu pašu galveno. Kā vijās kopā vispār vadīt biznesu ar savu otro pusīti? Kādi ir plusi un kādi mīnusi? Ļoti uz doto brīdi viegli, bet vispār reizēm man liekas, ka šausmīgi grūti. Tāpēc, kad mums ir jānodalās divās daļās, bet man liekas, ka tā nav tāda topika problēma cilvēkiem, kas klausās reti, kuram ir attiecības un biznesa kopā. Bet, ir tā, ka no sākuma bija es uzlicošā zvaigzne, tagad man liekas, ka Nauris ir uzlicošā zvaigzne, un tad mēs to skatu vīdi dalam. Bet viens pelna vairāk, tad otrs tā kā dominē, un tad tu cīnies ar savu ego. Bet es tieši godīgi, man liekas, tāds veiksmīgākais un labākais, kā noturēt mīlestību, biznesu un vispārējais, ir tā, ka tu nedali maciņu, kurš cik ko pelna. Jā, jo tas ir ļoti, man liekas, ir cilvēki, kuriem ir šī sāpīgā tēma. Un man arī tāds ego bija savulaik, jā, kad man bija, es taču te visu ručiju ārā, jā. Bet tu nekad nezini, kad būs otrādi. Pareizi. Jā, un tagad personīgi man liekas, kad ir tā, ka Nauris visu ručiju ārā. Un man gribās tā bišķiņu piesēst un pateikt vienkārši labi, ka es nesprēgāju tajā laikā. Jā, jo vienmēr var būt apgrieztas situācijas. Piemēram, arī, kad es piedzemdēju, ja es biju ar Jasonu, un man nebija opcijas, man nebija izvēles beigās, jā. Un es biju pateicīga Dievam par to, ka viņš strādā. Tā kā, ja tu esi laulībā, ja tu esi ģimenē, tad nedalīt sedziņu un neraut, jo pat ja viens nav tāds, super pelnītājs vai mājās naudas nesējs, piemēram, ko tu darīt bez viņa? Kurš tev mājās un par tevi visvairāk fanos? Kurš tev reāli stiprinās, tad, kad visi būs aizgriežušies pret tevi? Mēs reizēm nenovērtējam tās vismazākās lietas, ja? Kad Nauris bija vienīgais, kurš teica, tev sanāks. Tev sanāks. Tu ļoti labi norunāji. Nākamreiz tu varēsi vēl labāk. Un tas viens stiprinājuma vārds bija tas liktenīgais, kas ļaus man iet tālāk.
Mēs reizēm to nenovērtējam. Jā, tas ir man bākal baigi rezonē ar to, ko tu pateici, jo vajag tas iedrošinājums, ja kāds tic. Protams, tu esi spēcīga sieviete un ar savu vīziju, bet ir forši dabūt to feedback no tuva cilvēka, ja, ka tic tam, kas tev izdosies, un uzreiz viss, es esmu neuzvarams. Jā. Tas arī būs. Kas varbūt pastāsti, ir varbūt kaut kādi jauni gaidāmi projekti vai kaut kas jauns, pa ko tu gribētu paziņot? Zini kā, Nauris ir man tāds projektu veidotājs, kad 3 dienas atpakaļ uzzināja, ka šodien mums būs atrakcijas pie Lindija House. Saprot, es jau jautāju tā, ka ir kaut kādas lietas, kas man ir jāzina, vai tā kā nē? Viss notiek man kaut kā aiz muguras. Kas mums ir gaidāms? Nu, Pazies, kas tev par reklāmas platformu tagad ir? Kas mums ir gaidāms? Es pat nezinu. Mēs gribam uztaisīt festivālu. Modes skati. Skatīsies, sajies vai nesajies? Sajies, ja tu saki, saldējumu mēs ražojam. Saldējumu? Jā. Bet visi jau viņš to pēc nedēļas 2 ražojās un iet uz veikaliem. Tur ar proteīnu? Nē, maz kalorijām, nav cukura, nē. Okay. Par saldējumu gan es teikšu tā, ka saldējums ir prieks. Jā. Un, ja es braucu brīvdienā, vai ja man ir ģimenes diena, es nečakājos ar... Taisnība. Tas ir tas, man gribās apēst ļoti garšīgi. Es piekrītu, ka ir šīs proteīna kūkas un maz kaloriju. Jā. Bet tas neaizstāja, jā, loģiski. Zini, citus ēdienus, viņi ir tik svēti, neveselīgi un garšīgi un ideāli tajā formā. Viņus nevajag pat mēģināt kaut kā. Jā. Labāk ir ikdienā ēst veselīgi. Tieši tā. Un tad tu vari atļauties vienalga, kas tas ir, kūciņa, piciņa vai vienalga kas. Viss ir mērā, ko tu apēd. Jo, ja gribi lazaņu, ēd lazaņu, nevis brokoļus, kaut kādu fake vegāno, un tas nebūs tas. Tas nebūs tas gandarījums. Elīna, ja mēs varētu paceļot laikā nedaudz, kas ir varbūt tas, kādus iedrošinošus vārdus tu varētu pateikt mazajai jaunajai Elīnai, kas tikko uzsāka Instagramu? Man vienmēr likās, ka tas, ko es daru, ir nepareizi. Man ir vajadzīgs šausmīgs apstiprinājums no kāda cita. Apstiprinājums, kad ielaikos, kad paslavēs, kad pateiks, jā, tu dari pareizi. Tāpēc man uzņēmējdarbībā, vispār vienkārši dzīvē, man vienmēr gribējies kādu augstāk stāvošu cilvēku, lai es viņam varu uzjautāt, vai es daru visu pareizi. Jo man nekad nav bijis neviens padomdevējs. Man nekad nav teicis, kā veidot komandu, kā pieņemt darbinieku, kā maksāt darbiniekam, kā motivēt, vai kā dabūt cieņu pret sevi, kā izaudzēt Instagramu, kā veidot biznesu, kur iepirkt preci. Un man vienmēr bijis tā, ka tu spēr to soli un tu šaubies. Tagad, manuprāt, ir tik daudz podcastu. Ir tik daudz Instagramā, kas tev dalās vienkārši par brīvu. Ņem vienkārši piecel savu dirsu un ej un strādā. Jā? Ar šeit tu strādā un tev vienkārši katru dienu ir tāds, es daru pareizi. Un tās šaubas man ir grauzušas un es domāju, ja es būtu zinājusi, ka Elīna, tu dari visu pareizi, vienkārši mauc. Es būtu vienkārši gaismas ātrumā jau sasniegusi to uz pusi ātrākā laikā. Jā, tas ir žēl vai labi dzīve nenāk ar to pamācību. Un rokas grāmata. Bet tu daudzās lietās esi ledlauzis bijis, ja ieminus tās status, un tur jau vairāk. Kas tev pateiks priekšā? Man arī daudzas situācijas vai lietas, kas šobrīd notiek, manā dzīvē notiek pirmo reizi, un arī īsti nav kam pajautāt. Pajautā. Labi, tagad tu zini, trāmdīšu tev pat vainīgi, tu nezini, uz ko tu uzprasījies. Bet es nezinu, vai tev arī tā ir, bet es labprāt mācos no savām kļūdām. Man patīk, labāk es pats kļūdīšos, kaut gan man cilvēki ir teikuši, Edī, nedara tā, vai dara labāk tā. Man kļūdas, ja es kļūdos, un tas, kā es reaģēju, iedod daudz vairāk. Nav tā, ka es viņus speciāli meklēju, bet es nebaidos kļūdīties. Nesenāks viena lieta, nekas uzreiz noslaukam muti, ceļamies augšā, bliežam, jo nekad jau nekas nebeidzās. Tā kā man liekas, ka cirreiz cilvēku kaut kas nesanāca, visu, punkts. Izstājos no dzīves. Un tāpēc jau kāds sasniedz, un tādi sasniedzēji, man liekas, tikai 5%. Tādi darītāji retie putni. Jābūt, retie putni ir tas, ka vienkārši darīt un kaut kam ticēt,
ir daudz drosmīgāk un grūtāk. Tāpēc, ka vienmēr ir vieglāk pateikt, taču neizdosies, priekš kam. Un lielāko, kā tu teici, tie ir tikai 5%, kas izdodas. Tas nozīmē, ka 95% gadījumā tiem, kas saka, ka tev nebūs un tu nevarēsi, ir taisnība. Ja? Un citiem arī notic. Līdz ar to tas prasa baigo drosmi. Tas ir nenormāli. Tas ir iemesls, kāpēc arī es esmu pēdējā laikā diezgan daudz viena, un es tam ļaujos. Tāpēc, kad, ja tu nemitīgi klausīsi padomus no kaut vai 95% cilvēku, tad tas padoms, ko viņš var iedot tikai no savas pieredzes, no savas prizmas. Tāpēc es ļoti izvērtēju, kam es prasu to padomu. Un tas nav augstprātīgi. Tas ir vienkārši jautāt tam cilvēkam, kura rezultāts tev patīk un kur rezultātu tu gribētu savā dzīvē. Tajos cilvēkos ieklausies. Ja tev blakus sēž mājās pūpēdis, kurš ir nemitīgi ar kaut ko neapmierināts, piemēram, vai tavā darba vidē ir kolēģi, kas nemitīgi nāk un tikai runā par citiem, tas ir viņu iekšā, tas ir viņu DNK. Un ja tu viņam jautā, kā veidot tev savu dzīvi un veidot savu biznesu, tad nebrīnies, ka tā atbilde būs tāda, kāda ir viņa dzīve. Jā, jo katram viņa ir unikāla pieredze. Jā, un tas nav tāda formula. Jo kā vienmēr ir tas vecais teiciens, kas der visam, nedara nekam. Jā. Bet var mācīties arī no citu cilvēku pieredzēm. Bet, man ļoti patīk to darīt. Jā. Tāpēc, ka es gribu sasniegt pēc iespējas ātrāk rezultātu, un ja cilvēks, kurš ir tiešām sasniedzis, es vienkārši uzskatu, ka es nekad nemācītos no cilvēka, kuram nav biznesa, kā vadīt biznesu. Loģiski. Es nekad nejautātu mammiņai, kur nav māmiņa, kā audzināt bērnu. Jā, tā kā loģiski. Tas ir interesanti, jo man arī ļoti bieži cilvēki arī mēģina citreiz diskutēt, kā varbūt labāk trenēties, labāk ēst. Jā. Bet ne viņiem ir labāki sasniegumi, ne viņiem ir klienti rezultāti, ne viņi paši izskatās labāk. Jā. Un tas uzreiz tiem vārdiem neiedod svaru. Un ticamību, ka tu to ņemsi reāli. Neņem padomu no cilvēka, kur vietā tu negribētu būt. Tāpēc par kartupeļiem es tev noticēju. Jā, super. Super. Jā, baigā kartupeļu reklāma. Labi, kaut kas vēl mani interesējoši ir. Parunāsim par tavu dzīves partneri Nauri. Kur viņš ir? Naurīts. Naurīt. Es tikai kad pat Naurīt nesauc. Es gan esmu. Naurīt. Kā tu vēl viņu sauc? Viņš man mīļuks. Viņš vienmēr bijis mans mīļuks. Jā. Un kā es vēl viņu sauc? Kā tev nepatīk savu, kā es tev sauc? Tieši. Es viņu saucu Susur. Bet tas nav tīši. Es pārsaukšu Nauri telefonā. Nē, bet ko vispār nogāja no tēmas? Viņš ir Susurs. Susurs, jā. Gribēju uzslavēt arī Nauri par to, ka viņš daudz vairāk runā, filmējās, ņemās, darbojās. Viņš ir uzlacošā zvaigzne. Viņš ir rising star, jā, un visu parādu. Uzreiz ir interesantāk redzēt jūs to dinamiku arī no otras puses. Jā, savādāk tikai Elīna, tagad pasties rekordēt. Tagad viss nav uz pārņem ēteru. Jā, un tas ir ļoti labi un iedvesmojoši. Un vēl liels paldies Naurim. Es bieži redzu, ka viņam ir kaut kādas skaistas tādas jakas. Vienmēr jautāju, kur viņš pērk, viņš man pasaka. Jā, tas ir, tur vienmēr. Tā kā var konsultēties pie viņa arī par modes padomiem. Bet kas ir tas lielākais balsts, ko viņš tev dod? Viņš ir tas, kurš aizpilda manas mīnusus. Mans mīnus ir riskēt. Var likties varbūt, ka esmu tā nemitīgā riskētāja, bet īstenībā nē. Ja tu ielaidīsi rimčikā mani un Nauri, Nauris iznāks pēc minūtes, es iznākšu pēc pusstundas. Ja esmu ļoti neizvēlīga, es varu stāvēt pie piena plaukta un pusstundu domāt, kuru pienu man paņemt. Bet viņš ir ļoti tāds tieši un precīzs, un līdz ar to lēmumu tiek pieņemt krietni ātrāk. Viņš nečakājās. Un tas ir tas, kur viņš aizpilda to manu trūkumu. Otrs, viņš nekad nav pateicis manai idejai nē. Jā, viņš var viņu neatbalstīt vai nefanot par viņu, bet viņš nekad to neizrādīs vai nepateiks, nē, šito tu nedarīsi. Jā, labi, viņš bija pretī par manu deguna operāciju. Bet pēc tam es viņu pielauzu. Viss ļoti smuki mums sagāja. Viss kārtībā. Bet zini, kāpēc viņš man neļāva? No. Dēļ tā, ka viņam pašam bērnībā ir bijis deguna operācija, un viņš zina, kā tas sāp, un viņš negribēja tās sāpes nodarīt man. Cik mīļi. Tas nozīmē vēlreiz pierādās, ka cilvēks vērtē pēc savas prizmas, tā kā pēc savas pieredzes. Jā.
Bet viņš nekad nav teicis man nē. Jā, es to ļoti vērtēju. Tas ir ļoti skaisti. Rītīgais tiešām burtiski balsts tas ir. Visam, Jā. ko tu dari, pamatiņš apakšā. Un tas ir motivējoši. Man patīk. Mēs tā kā savā burbulītī, jā. Viņš saka, man savas idejas, es vienmēr saku nē, bet tad, kad es metu savas idejas, man patīk, ka viņš saka jā. Man arī patīk, ka manā vidējā saka jā. Varbūt kā mainījās vispār tava ikdiena vai skatījums uz lietām, tad, kad dzīvē ienāca mazais princis Jasoniņš? Nauris ļoti izmainījās. Es teiktu, ka tas ir tā kā Nauris pirms un Nauris pēc. Jo Nauris kļuva par tādu sapņu tēti, teiksim tā. Tajā brīdī, ja vienmēr pasaule griezās apkārt Naurim, viņam patika sevi gan kopt, gan tērēt sevi naudu. Un te tu redzi, ka parasti tas ir māmiņu, man liekas, rakstura īpašība, ka māmiņa nododās tā pilnībā. Jā. Bet šeit tu redzi, ka Nauris nododās pilnībā. Un tajā brīdī man likās, wow, cik ļoti viņš man tic. Viņš redz, ka biznesā tiešām tajā dzīves periodā no manis ir viss atkarīgs. Un viņš vienmēr teica, ej, dari, tu esi vajadzīga, es tikšu galā. Bija pilnīgi vienalga, kurš vecums Jasonam bija. Viņš vienmēr teica, būs labi, es parūpēšos, jā. Iedod tikai pienu un būs viss kārtībā, jā. Un pat pa naktī mēs vienmēr dīlojām, es gāju un atslaucu pienu, un viņš tikmēr cēlās ar Jasonu. Katru nakti Nauris cēlās, nevis es. Un tajā brīdī man tas pierādīja, ka wow, viens ir, ka tu tikai runā, esmu vīrietis ar lielo burtu, bet otrs, ka tu ar tādu ikdienas darbu parādi, ka tu esi kā klīns. Jā, tas ir super. Tas ir īsts vīrišķības iemiesojums. Jā. Nē, jā. Malacis, tiešām. Žēl, ka viņš tad nefilmēja storijas tik ļoti aktīvi, bet pie Tas otrā nekas. droši vien. Nē, tad Logos. būs storija un būs rīli. Elīna, kam tu vēlētos pateikties savā dzīvē? Tas jau ir tas iemesls, kas stāv pāri visam. Jā. Galvenais dzīnulis. Pat cik tu jau man nozagi jautājumu, un tu man pajautāji, es tev nejautāšu, vai tev ir vēl kāds jautājums man? Tev? Jā, bet varbūt tev ir vēl. Man ir, jā. Kas ir tas, kas tevi ir salauzis? Es neteikšu, ka pēdējā laikā, bet tas, ar ko tu nebija rēķinājies, kad ejot tam, tā kā, tev ir noteikti kaut kāds savs sapnis, savs mērķis, jā. Bet kaut kas, ko tu, tas bija daņčiks tāds. Es pat varu arī pēdējā laikā pieminēt. Varbūt tu domāji, ka tas ar tevi nenotiks. Ceram. Jā, ir tā, ka es nezinu, cik ilgu laiku atpakaļ, bet man pirmo reizi miega laikā bija tāda trauksme visu nakti, jo man liekas, es esmu uzlicis tik augstu standartu. Jā. Un es viņu nespēju īstenot. Un vienkārši es visu nakti trīcu un grozos un nevaru nekādā veidā. Un man liekas, visas kaut kā pa to nakti, visu savu pašvērtību sāk uzreiz domāt, tas, ko es daru, vispār nav jēgas, tas neko nenozīmē. Kāpēc man tas tā liek justies, ja visu mūžu es to darīju ar mīlestību un prieku? Bet tas bija tikai tas, kad es pat daudz sastrēbos, saprotu karstu, pat daudz uzņēmos. Piemēram? Tas bija tieši gadījums par, mēs taisījām pirmizrādi, un tur bija daudz visādi plānošanas darbi un vispārējais. Paralēli viss kaut kas biznesā, sacensībām jāgatavo cilvēki, kas vispār no manis paprasa nenormālāko, es nezinu. Man likās, ka tad, kad beidzās sacensību sezona, ka es tā kā skolotājs, kas 12. palaiž vaļā, beidzot sirdsmieres kaut kas ir izdarīts, jo tu tāpat tiem cilvēkiem pārdzīvo. Es to pat nenojautu, jo es vienmēr neuzskatu sev par pārāk empātisku cilvēku. Jā. Un saprotu, un tu vēl kaut kādām lietām piekrīti, un tev no visām pusēm trobelē un viss kaut kas, un diena ir tik pārpildīta. Jā. Un es vienkārši nezināju, no kura gala sākt, jo man ir tas, ka mans lielākais ierocis ir tas, ja es jūtos savā zonā. Jā. Un es jūtos tikai savā zonā, ja es esmu emocionāli labā stāvoklī. Tiklīdz man izsit no tā, man viss radošums, viss tā spēja improvizēt un vienkārši pazūd.
Tas tā kā tev, padeni noliek vienkārši. Jā. Un man tā nekad nebija bijis. Tev patīk kontrolēt situāciju? Ne jau patīk kontrolēt, man patīk pielāgoties situācijai. Kontrolēt jau tāpatās tu nevari visu situāciju. Tu vari kontrolēt tikai savu reakciju. Ko tu iemācījies no tās reizes? Jā, kad es nevaru visam teikt jā un visu uzņemties. Un nevajag kautrēties cilvēkiem lūgt palīdzību. Jā. Tas nav nekas slikts un īstie cilvēki tavā dzīvē ar prieku palīdzēs. Cilvēki, kas ir sasnieguši, personīgi man dzīvē nekad nav pateikši nē. Un tas ir bijis man grūtākais lūgt palīdzību. Vienmēr es pati varu, es visu pati izdarīšu, kurš tad tev cits palīdzēs. Un pat esot tādā stāvoklī, kā esmu tagad dzīvē, es cenšos mācīties no ikviena cilvēka, kurš ir reāli ienācis. Pat ja tas ir, atnāk pie manis meitenīte nobildēties, es jau varu no viņas mācīties to drosmi, pienākt klāt, vai var bildi. Jā. Tā kā, jā, un man reizēm trūktu tādas drosmes. Pieiet klāt, kur ir daudz cilvēku, vienkārši es varu nobildēties. Man varbūt vajadzētu, 3 nedēļas. Jā, tā kā, jā. Tie mazie, skaistie dzīves mirklīši, jā. Un kad var saskatīt motivāciju un skaistas lietas, mīlestību, visādās mazās, interesantās lietiņās. Ko tev māca? Uzdod sev pēc katras nostrādātas dienas, kad guļu gultā, es vienmēr uzdodu jautājumu, ko tas man māca. Nesagāja, ko es varu mācīties. Tev nepatīkās, tev bija slikta pēcgarša pēc sarunas. Kāpēc? Vienmēr analizē, kāpēc, un vienkārši maini. Man patīk labākā frāze, ko es saku komandā. Es nekad nenosodu meitenes par viņu kļūdām, bet es saku, ok, izlabojam un vairāk tā nedaram. Ko tas māca? Ko tu šodien iemācījies? Droši vien nestresot. Jā. Bez tabletēm. Man parasti kaut kāds nomierinošās vai... Jā. Redz, te jau ir foršā aura un atmosfēra. Bet tu vienmēr satraucies. Jā. Un noliec mašīnu tieši centrā un saka, lai es kāpu no viņas ārā. Jā. Un tā tad kā ir tāds zvaigzni ierodies. Jā, un es domāju, kāpēc nevarēja man tur mežā izlaist. Tie varēja tur izkāpt, es nezināju. Varēju. Ko es varu iemācīties no šīs situācijas? Tu varēji izkāpt mežā, saproti? Tas tev māca kāpt ārā nemitīgi no komforta zonas, jo es visu laiku esmu otra pus kameras. Jā. Un tā cilvēkos es esmu ļoti reti. Es tāpēc ļoti novērtēju, ka tu šeit ieradies, Elīna. Tas ir... Šodien Lindija hausā es pa otru pusi nācu iekšā, nevis pa galvenajām vietām. Tāpēc, milzīgs tev paldies, ka tu ne tikai par to visu, ko tu esi iepriekš darījusi manā labā, kaut vai tā ir motivācija, labs vārds, bet paldies, ka tu ieradies arī šodien un devi iespēju, tieši uz tevi šajā īpašajā epizodē notestēt šādu formātu, kas man ļoti patīk, un man uzreiz ir sajūta, es esmu tuvāk cilvēkiem. Bet dienas beigās, bet tas viss ir par to komūnu. Jā. Un tāpēc es ļoti ceru, ka pēc podkāsta tev vienkārši bombardēs ar jautājumiem, un tu metīs apakaļ ar iedvesmu cilvēkiem vienkārši. Vēlos pateikties arī visiem aiz ko tur kaujās, kas tur pa vardarbību notiek. Es gribēju teikt, man ir mīļiem cilvēkiem, un viņi tur kaujās. Manai mīļai komandai. Saliekam rokas kopā. Ir. Wow. Baigi nogriezt. Roberts ar Brāčku. Jā, arī var vēl vienreiz tādas pašas aplausiņas arī Martai? Palaid Roberts pie pults. Okay, un protams, Zigītim. Bez viņa te nekas nebūtu šodien noticis. Iepatikās mazajam bērnam. Un tagad īstus aplausus un ovācijas šī vakara karalienei. Paldies, Elīna. Vai visi kopā? Jā, sākam aplaudēt. Woo! Tu zini, kā mēs vienmēr podkāstu beigās darām? Nē. Tev būs jāskatās, tevi tā kamera, mani tā, uz 3 un 4 iesitīsim. Un teiks, tā, ka reāli iesitīsim? Jā, piecelsies un nogāzīs. Tu man rēķini pēc tam piestādīs? Jā, mums vajag jaunas. Nē, vienkārši no sēdz. Imitē mani. 3, 2, 1.
Pau! Strāpīgi? Jā. Tev bija jābeidz runāt. Sorry. Paldies visiem! Dodamies pie Bārčika, uzgriežam mūziku augšā, sākam socializēties, pavadām labi laiku un taisam daudz skaistas atmiņas. Pareizi. Davai. Davai. Davai.